Visnedēļas raidījuma Nedēļa at Startup piedāvā visu laiku labākā kompānija Vateris. Kompānija Vateris nodarbojas ar ūdens filtru un notekūdeņa attīrīšanas iekārtu tirdzniecību. Labdien! Jūs skatāties webtelevīzijas kanālu Nedēļa at, un šodien jums būs iespēja sekot līdzi ļoti interesantam produktam QMinder aplikācijai, kā arī viesos pie mums ir QMinder līdzīpašnieks Kristaps Grīnbergs, ar kuru es arī jūs iepazīstināšu tuvākā laikā. Labdien, Kristap! Sveiki! Esmu ļoti priecīgs redzēt tevi mūsu studijā, Nedēļa at Startups. Izskatās, ka QMinders jau ir kārtīgi uzsācis savu darbību un vairs nevar saukt, ka pašos pirmsākumos jau paši pirmie soļi jau droši vien garām. Un vēlos tevi iepazīstināt ar mūsu skatītājiem un varbūt stādies priekšā. Sveiki, mani sauc Kristaps Grīnbergs un pārstāvu uzņēmumu QMinder, kas nodarbojās ar rindu pārvaldīšanas mehānismu realizāciju. Būtībā, kā jau minēju, tā nav tikai aplikācija, tur arī ir web servis, kurā notiek visu rindu menedžments. Un visa burvība slēpjas atšķirība no pašreiz risinājumiem, ka tas notiek centralizēti, respektīvi cloud servis, kas tad ir populāri, un ar to arī mēs atšķiramies no visiem pārējiem, kas tirgu arī spēlē ar mums kopā. Ļoti interesants produkts. Es jau iepriekš pirms mūsu sarunas sākuma teicu, ka man arī ir bijusi neliela saskara ar līdzīgu projektu, un tāpēc es esmu īpaši ieinteresēts uzzināt vairāk, kā darbojās sistēma un kas ir bijis pa pamatu pirmsākumu šādai aplikācijai. Pirmais jautājums, no kurienes ideja radās? Ar ko viss sākās? Viss sākās ar to, ka es strādāju vienā uzņēmumā vairākus gadus un vienkārši visu laiku bija kaut kas iekšā, ka kaut kas jādara savs, kaut kas, apnika būtībā kaut kam citam, strādāt, gribējās kaut ko savu. Bija visādas idejas, domāju, skatījos, ka ir tāds projekts kā Garage 48. Kur brīvdienās savācās bariņš programmētāji, dizaineri, marketeri un tam līdzīgi, un sadalās pa grupām un strādā pie projektiem. Un svētdienas vakarā prezentē nevis kaut kādu PowerPoint prezentācijas, bet reāli prototipu produktu. Un tā es aizbraucu uz Tartu, jo notika tas pasākums arī Rīgā, bet Rīgā es negribēju, jo tur visi zinām cilvēki gribējās kaut kur. Svaigas sejas un svaigas spēkus. Domāju, aizbraukšu uz Tartu. Tur arī iepazinos ar vēl 5 kolēģiem, kuriem mēs kopā nodibinājām šo uzņēmumu. Un, protams, tajās brīvdienās tas bija vairāk kā izklaide. Mēs arī turpinām piedalīties garāžā, lai uzlabotu savus programmēšanas spējas un tā tālāk, vai arī vienkārši jauki pavadīt laiku programmējot, teiksim tā. Citiem tas skan varbūt smieklīgi, bet tāds ir. Un tur mēs arī sākām. Un pirms tam jau es iepazinos ar potenciālām idejām, ka tur Facebook grupā varēja viņas ierakstīt. Un man likās ļoti, ļoti laba ideja, ka nav jāstāv rindā un var kaut ko, darīt citu, kafejnīcā pasēdēt vai savu laiku vienkārši organizēt daudz labāk. Jo man pašam, es pats īsti mēģinu nekad nekavēt, un laiks man ir vienmēr saplānots, cenšos plānot ļoti, ļoti labi, un tad arī, stāvēšana rindā ir pret manu filozofiju pašlaik vēl joprojām. Tu esi atradis īsto produktu, kas saskan ar tavu filozofiju. Mēs visi tādi esam, ka mūsu sauklis arī ir we all mind waiting, mums nepatīk gaidīt, to mēs arī rakstam e-pastiem apakšā, tas tāds cute. Tā arī tas garāžā, tā arī tas sākās. Un pats sākums bija, ka mēs izveidojām tikai aplikāciju, lai nevajadzētu stāvēt rindā, bet pēc tam viss tas pārtapa par rindu pārvaldīšanu, bet rindu pārvaldīšana tas viss ir Amazon cloudā,
tad būtībā nav nepieciešams serveris uz vietas. Tā ir tā lielākā burvība šim produktam. Jo kaut ko cenšas arī pārējie kompānijas kaut ko veidot, bet mēs uzskatām, ka mēs ejam tikai tajā virzienā. Visas kompānijas vēl cenšas arī pat pa vecām ar serveriem uz vietas. Bet ir arī vairāki potenciāli klienti un arī ir pat arī tādas iestādes kā bankas un tālīdzīgas, kas jau skatās uz centralizēto rindu menedžmentu, jo viņi saprot, ka tomēr viss aiziet uz cloudu, lai vai cik, piemēram, internets, tur var noraustīties vēl kaut ko, bet mūsdienās es nesaskatu tur kaut kādu vājo punktu. Ok, viss var notikt, bet tas nav vairs tā. Pieslēdz, piemēram, mobilo internetu un viss strādā. Būtībā. Tīri praktiski, kas bija nepieciešams? Tīri tehniski. Sākās viss ar ideju, garāžs 48, ideja tika, teiksim, realizēta pirmsākumā. Pēc tam, kad jau nopietnāk vēlējāties ķerties klāt un realizēt šo te, kādas tehniskas lietas jūs risinājāt? Un, varbūt arī tāpēc, ka mūsu raidījums saucās Nedēļas startups, tad mēs orientējamies uz cilvēkiem, kur ir, teiksim, ideja ir jāsāk viņu realizēt vai jau iesākts realizēt. Tad interesē jūsu praksa un pieredze, kas ir bijis nepieciešams, lai šo te ideju realizētu. Jo arī nevis vakardien, bet TechHub pasākumā mēs runājam ar Andru Bērziņu un viennozīmīgi nonāksim pie secinājuma, ka ideja tikmēr laba, kamēr viņa nav realizēta. Līdz ar to tas jau ir liels solis, ka viņi ir iesākti realizēt un jums jau ir pietiekoši tālu aizgājis. Tāpēc interesē jūsu pieredze, kas ir nepieciešams tehniski, lai šo te ideju sāktu realizēt? Cilvēki, tehnika? Pirmkārt, ideja ir viena lieta, bet idejai vērtība būtībā ir knapi 1%. Pārējo 99% rada realizāciju. Taisnība, pa startupiem ir jābūt trakam, jo nav viegli vienkārši atstāt ierasto darbu, kur katru mēnesi saņem naudu un pa lielam dzīve it kā ir pilnīga un vienkārši iet laukā iekšā. Būtībā nav klienti, jo startups atšķirās ar to kaut kādu parastu uzņēmumu, ka parastu uzņēmums būtībā strādā, pārdod sev pa stundām, vairāk vai mazāk. Mums nav ne klienti, mums tikai ir ideja un mēs vienkārši mēģinām to ideju un esam pārliecināti, ka kādam citam tā būs nepieciešama. Un tā būtībā ir jābūt trakam. Un arī tā trakie ir jāsatiek dažādos pasaukumos, piemēram, garāžu vai, es nezinu, un arī, piemēram, ideju vajag stāstīt visiem, jo tad pēc tam, kam tā ideja patiks, viņi sekos vai arī palīdzēs un atbalstīs. Un tie ir tehniski varbūt, protams, ir nepieciešami cilvēki, kas daudz zina, jo mūsu komandā ir ļoti labs dizaineris, kas Igaunijā ir viens no labākajiem, kas nodarbojās ar nevis mājaslapu, bet dizainu pēc firmām, tur logotipus taisa un tā tālāk. Ļoti labs speciālists arī par dzelžiem, kas serveris administrē un tā tālāk. Es nodarbojos par mobilām aplikācijām. Tu pats izveido aplikācijas, programmē? Jā, un arī mūsu vadītājs ir beidzis psihologs, un viņš ļoti labi zina cilvēku psiholoģiju, un viņš bija viens no tiem, kas sevi nežēlojot dzina visus uz priekšu, jo jābūt ir kaut kādam dzinulim. Parasti pēc garāžas tie projekti, nezinu, liekas, tu viņi būs, viss, sāksim pelnīt naudu, bet diemžēl tā tas īsti nav. Un ja nav dzinuls, tad tie projekti vienkārši nomirst dabīgā nāvē. Bet mums bija tā, ka mēs kaut kā turējāmies kopā. Un protams, tad šajā momentā mēs visi 6 neesam tā vairs aktīvi kopā, bet viss noteikti teiksim tā. Tad iziesim lēnām cauri. Mums ir ideja. Ideja var uzdzināt jebkurš. Tad mums vajadzīga ir programmēšanas prasme. Tas ir pirmais, komanda, nosauksim komandu. Komandā jābūt, var teikt, visam pārstāvtam. Ja kaut kāds vājais posms, tad to vājo posmu uzreiz jūt. Tas ir svarīgi. Jo ne tikai komanda, arī tās prasmes, bet arī tādai kopības sajūtai un pārliecībai par to produktu.
un jābūt pārliecībai par produktu un par to ideju, jo, ja tikai skries pēc naudas, tad īsti tas nebūs. Praksē ir pierādījies, ja nauda ir mērķis, tad tas nav... Jo tieši startupā, ja lec iekšā, būtībā ir jābūt tā, ka pat brīžiem nav ko ēst. Diemžēl tāds ir. Jā, bet no otras puses atkal traki iekaro pasauli. Jā. Tieši tā. Tā var būt praktiski. Tad mums vajadzīga ideja, mums vajadzīgs ir zināšanas, kā to uzprogrammēt, mums vajadzīgi dzelži, mums vajadzīga ir neliela izpratne, kam to visu vajag un kas to visu lietos. Jā. Ar to pietiek, ar šādu te komplektiņu? Pirmkārt, pietiek, bet jābūt ir noteikti trakam. Ir jābūt ļoti lielai pārliecībai par to, jo un arī ir jāsaprot to, ka, diemžēl, viss var gadīties, un tas var, tam ir jāmet miers. Diemžēl tā tas ir. Es esmu bijis apmaiņas programmā ASV, un tur ir tā, ka, ja, piemēram, cilvēkam ir kaut kādi 10 uzņēmumi bijuši un bankrutējuši, viņš skaitās daudz pilnvērtīgāks darbinieks nekā kurš viens kaut kāds uzņēmums, kas knapi turās, teiksim tā. Jo ir arī jāzina tas moments, ka jāmet idejas nost. Man ir arī bijusi projekts par Rīgas satiksmes aplikāciju iPhone'ām, kur es atmetu nost, jo es sapratu, ka nav vairs jēgas man tērēt tam laiku. Ir citi, tā nav tā, kas ir autobusu saraksti? Kas jā, tagad, pašā vairs viņi nav pieejami, jo es viņu vairs nepilnveidoju. Viņš ir ļoti populāri. Man liekas, ka jebkuram, kurš izmanto sabiedrisko transportu aplikāciju. Tagad ir citas aplikācijas, tāpēc man nav īsti jēgas. Jo, tas ir tāds lokāls, es vienmēr skaties vairāk globāli. Tā kā šitais projekts arī ir ļoti aizgājis globāli. Mēs no sākuma domājām, ka varbūt uz kaut kādu vienu nišu vai vienu valsti, vēl kaut ko, bet jau vairs neko. Mūsu klienti jau ir pa visu pasauli. Mums nav atpakaļ ceļu vairs nav. Jā, mēs jau lēnām nonākam pie pašas QMinder aplikācijas. Un tā lēnām gribēšu uzzināt, kas tad ir auditorija šādai te aplikācijai un uz ko jūs orientējāties, kas viņu lietos? Es savā balītē uztaisu arī rindā pēc kokteļiem. Tieši tā, jo pašlaik, protams, mēs pašlaik domājam, ka rindas tas ir banka, pasts, slimnīca un viss. Vairāk mēs īsti nedomājam, ka varētu kaut kur būt rindas, bet pieejams, mūsu sistēma ir vienkārši integrējama. 3 minūšu laikā var uzstādīt rindu menedžmentu, izmantojot kādu tablešu datoru, iPad vai kaut kādu Android līdzīgu. Un viņi ir ātri uzstādām, tas ir pilnīgi, mēs vienkārši tirgu pārveidojam, jo pašlaik ja rindas vajadzētu ieviest, tad ir kaut kādiem reselleriem jārunā, un tas ir ilgs, garš process. Tagad mazs veikals vienkārši nopērk mums internetā un lieto, un tas viss strādā. Un tāpēc mēs arī ejam uz to, ka tas rindu menedžments varētu būt daudz kur pieejams. Spilgs piemērs, kur neviens nav to veids. Viens klients mums, kur grāmatas parakstā autors, kur tā kā jauna grāmata, un ļoti liela rinda uz tiem parakstiem. Un tur uzstādīja rindas menedžments, kamēr visiem nav jāgaida rindā, viņi staigāja un nopirka vēl grāmatas grāmatnīcā. Un neviens neiedomāsies, ka tur varētu piesim rindu tā kā ieviest. Vai arī vēl ir tāds klients mums no Brazīlijas, kur vīrieši iet skūties brīvdienās uz frizētavu, jo viņi mājās neskojās, un viņam ir ļoti liels rindas, un viņi izmanto tur. No Latvijas mēs nezinām, ka kaut kas tāds ir, bet viņi mums raksta un sūta ēpas, ka tas servis ļoti patīk, un mums tas ļoti atvieglo darbu un palīdz. Un pārējā laikā, piemēram, iPad viņi izmanto, lai rādītu reklāmas vai viņu mājaslapu. Tā kā tāda atšķirība, piemēram, parastā kaut kāda tablo rindu īsti nevarēs to izveidot. Tāpēc mēs ejam uz to, ka tas ir vienkārši un ātri uzstādāms. Un, protams, bankām un tādām iestādēm mēs ejam pretīm, un tas ir enterprise vairāk sadarbība, bet tas ir lēni un ilgi. Tāpēc mūsu klienti pamatā ir
tiem, kuri saprot, ka apmierināts klients ir svarīgs un ka rindas ir nepieciešams menedžēt. Un plus vēl ne tikai menedžēt, bet tā ir arī statistika. Varētu uzskaitīt, cik ir klienti atnākuši, un arī mēs plānojam ieviest jaunu tā kā, iespējas beigās pēc apkalpošanas pateikt, vai patika, nepatika. Nu, tā kā trīs iespējas patika, neitrāli, nepatika. Un tas ir ļoti liels ieguvums klientiem. Kāda ir cena, lai es varētu izmantot jūsu aplikāciju? Cik man maksās? Parastā cena, lai mūsu pamata servis ir bez maksas, bet tur ir limitētas iespējas, nav statistika, var pieslēgt tikai vienu pārvaldes tā kā, ekrānu un tā tālāk. Tā kā, bet, ja grib izmantot pilnās iespējas, tas maksā $99 mēnesī vienai vietai. Respektīvi, ja bankā ir vairākas filiāls, tad pa katru filiāli ir $99. Un, protams, nav oficiāli zināms, cik maksā kaut kādi līdzīgi risinājumi, bet tie maksā bargu naudu, teiksim tā, un plus vēl visas licences, un tas mums ir taisam burvība, ka mums nav nekādas tur 101 licences un tā tālāk. Un vēl ir tas, ka mēs, tā kā mūsu sistēma visa ir tā kā cloudā, un mums ir svarīgi veidot to community, tā kā kopību, jo mūsu klienti daudz iesaka visādas features, piemēram, statistiku uzlabot, vēl kaut ko, un mēs visu to apkopojam un mācāmies no mūsu klientiem, un būtībā klienti paši veido tā kā kopienu un uzlabo to visu sistēmu. Piemēram, ja mēs izveidojam jaunu statistikas kaut kādu modeli, tad arī cits klients no tā iegūst. Tāpēc mums ir tā arī svarīgi ar klientiem nevis vienkārši uzstādīt un visu lieto. Mums ir arī taisna sadarbība. Tad tas ir cilvēcīgā. Cik es sapratu, tad jūs esat palaiduši aplikāciju apmēram kādus 5-6 mēnešus atpakaļ. Viņa ir senāk? Senāk, bet tieši šādā modelī, ka ir rindu pārvaldīšana, tas ir apmēram pusgads. 6 mēneši. Jā. Cik daudz klienti ir download uztaisījuši jūsu aplikācijai? Vai jūs arī zinat, cik lieto reāli? Aktīvi klienti reģistrējušies ir gandrīz 800, kas testē, bet taisni mūsu pamatklienti varētu būt kaut kur pār pa 100, ap 200, kas aktīvi lieto. Ir dažādas. Kas maksā tieši par vietu? Par maksām mēs tikai nesen pieslēdzām maksāšanas iespēju, un tas tikai notiek. Bet ir jau klienti, kas maksā un kas grib pieslēgt, izmantojot tādu tā kā printeri. Mēs sadarbojamies ar Star Micronics, kas ir viens no 4 lielākajiem printeru ražotājiem, kas nodrošina printerus Starbucks, Apple Store un tādās vietās. Un mājā nāks viņiem jauns printeris ārā, un ir jau rinda, kas vēlas to printeri jau izveidot, un tad tas klientu pulks vēl augs vēl vairāk, teiksim tā. Tad pēc būtības var droši teikt, ka ir aizgājusi aplikācija, ka Qmenders ir jau teiksim, nostabilizējies tirgu un tik audzēs savus apgriezienus. Pie tā vēl ir jāstrādā, lai vēl klientu pulku audzētu vēl lielāku. Jo pašlaik ir tā, ka mēs produktu vairs mēs uzlabojam, bet mēs lielāko dienas daļu veltam jaunu klientu piesaistēji un esošo klientu atbildēt uz jautājumiem, palīdzēt viņiem, lai viņiem būtu uzstādīti vieglāk. Un arī vēl, ko mēs strādājam, lai varētu to beigu fāzi, jo mēs sevi tā kā tendējam kā programmatūras izstrādātājs un dzelži it kā mēs no tā gribam attiet, jo tas ir liels uzreiz teiksim, tā, problēmas ar to sākās. Bet mēs palīdzam klientam, un klients prasa, ko man vajag, un mēs pasakām, nopērc šito, tev strādās. Un pie tā mēs arī strādājam. Tā lielākā dienas daļa arī man aiziet. Vairs tā ir komunikācija reāli pa telefonu, reāli mailos? Maili, telefonu, tikšanās uz vietas šeit. Brazīlijā? Brazīlijā īsti nē, bet tur mums ir palīdz viens cilvēks, tā kā resellers Brazīlijā, arī ASV ir vairāk reselleri, Anglijā un tam līdzīgi. Es pa Latviju darbojos,
Piektdien bija tikšanās, pirmdien tikšanās, un potenciāli būs jābrauc atkal. Tā kā palānām tas notiek. Un es prognozēju arī pa Latviju runājot, ka tuvākā laikā es ceru, ka reāli tiks palaists pāris projekti, un tad arī sekos pārējo, jo pagaidām mazliet skepsi skatās, bet, protams, tas viss servis patīk, bet mazliet vēl bīstās, teiksim tā. Kaut kādas īpašas tehniskās prasības, vajadzības, kas ir nepieciešams, lai, varbūt precīzāk izskaidro, kas ir nepieciešams, lai es varētu, iedarbināt rindas sistēmu, savā veikalā vai savā veikaliņā vispār būtu vienkārši, ja negribās lielu televizoru, piemēram, ja gribās televizoru, kur rādā to rindu tā kā numuriņus, mēs sadarbojamies ar Samsung, ir Samsung Smart TV, un mums ir Smart TV ir mūsu aplikācija, kur aplikāciju lejupielādē un pieslēdz to televizoru pie Wi-Fi vai pie parastā tīkla un izmanto. Vai arī parasto kaut kā televizoru, tad ir nepieciešams kaut kāds dators, kas pārraida to kontentu. Un plus, ja ir nepieciešams printeris, tad mēs iesakām to iegādāties no Star, ko var pieslēgt caur tīklu, un respektīvi iPads vai Androids atradīs šo printeri, bet ja nav nepieciešams printeris, tad var biļetītes izņemt. Pirmais ir ar mobilo telefonu, otrais ir arī izziņu, vai arī ievadot, pieņemsim, vārdu. Arī ir tādi mūsu klienti, kas izmanto šo vārdu funkciju. Jo viņiem printeris īsti nav nepieciešams, bet viņi taisni grib pārbaudīt to klientus, viņi negrib taisīt bārdaku. Un arī vēl var pieminēt to, ka ļoti daudz uzņēmumu vairs, piemēram, frizētavas un manikīra saloni pāriet nevis no, ka ir bookings, bet viņi aiziet uz teiksim tā, laiva apkalpošanu. Atnāk cilvēks, viņš var redzēt, reku tur vai pēc mūsu aplikācijā var redzēt, cik daudz cilvēku, un tad nāk pats brīvā vietā, jo vieglāk ir plānot savu laiku, jo es nezinu, ko es nākamnedēļ kaut kādā dienā vai es varēšu vai nevarēšu. Diemžēl tas ir. Tāpēc to mēs arī novērojām gan Anglijā, gan arī ASV, kad tāda praksa netiek piekopta īsti, ka pēc mums frizētavām pierakstās, kas Latvijā diezgan populāri ir. Jā, nāk viss uzreiz un vienā laikā. Tik traki arī nav, bet tad ir vajadzīgs vienkārši moderns pārvaldīšanas mehānisms. Bet jā, mazam veikaliņam tas ir tā burvība, ka var izmantot hardware, ko var nopirkt veikalā. Piemēram, parastu tableti, parastu televizoru, to var jebkurā elektronikas veikalā aiziet un nopirkt. Nav nepieciešams pasūtīt kaut kādu tablo serveri, kur, tablo saplīs vai serveri saplīs, tad mēnesi nekas nenotiek, kamēr dabū jaunu vai kaut kā tā līdzīgi. Aiziet veikalu, nopērk jaunu, viss strādā. Jā, varbūt iziesim cauri pašam procesam, kas man būtu jādara, lai es varētu uzstādīt pie sevis šādu te rindas, cipariņu ģenerēšanas mašīnu. Pirmkārt ir jāiet mūsu mājaslapā, kur uzreiz var reģistrēties, aizpildīt visu es tad automātiski iešu cauri, pieņemsim tā. Lai interesanti, kā praksē tas viss izstās. Tā, es tātad ģenerēju, droši vien e-pastā man atnāks. E-pasts pēc tam. Man nav vajadzīgs tātad e-pasts, jā? Kaut kur pieregistrēt e-pastu. Pēc tam atnāks tā kā... Okay. Jā. Es nepamanīju, ka man tas ārā ir. Tā. Vienkārši next. Next. Tā, tagad es logojos iekšā, jā? Ar to pašu? Tad ir jānosauc savas tā kā veikaliņš, pieņemsim. Ok. Saucam veikals. Test. Details. To var arī nenorādīt. Neko. Labi. Tagad parādās, ka viss kārtībā var lejupielādēt vai no Google Play vēl kaut ko aplikāciju.
Tā. Vai tālāk iet uz reģistrāciju atpakaļ. Labi. Continue. Un tālāk tā aplikācija uzinstalējās. Jā. Taisam vaļā. Tālāk ejam uz devices. Un šeit izvēlamies, kad mēs šeit varam, uzstādīsim kā overview monitoru, lai, ienākot veikalā, nospiežam šeit. Šeit mums parādās kods, to kodu ievedam tur. Tā. Un strādā. Tik vienkārši ir uzstādīšana mazam veikaliņam. Šeit pēc tam iedomāsimies, ka varam uz lielu televizoru šo arī uzstādīt. Teiksim tā, vai uz kaut kādu iPad, kas ir lielāks, vienkārši mēs testam, izmantojam šo ierīci. Un šo ierīci var kā jau mēs... Bet tad šis te, lai es redzētu uz lielā televizora, tad man šis jāpieslēdz pie televizora, ja? Var darīt tā, vai arī izmantot Samsung Smart aplikāciju, vai arī kaut kādu lielāku datoru nolikt, vai kaut kā tā līdzīga. Tad, teiksim, ja man ir Windows, tad man arī ies, jeb neies? Windows un macOS, tad... Tur galīgi nav nekādas problēmas. Nekās, tur ir attiecīgi apakšā... Būtībā viss strādā uz visām ierīcēm. Windows, Linux vai jebkas galīgi problēma nav. Visām platformām. Vienkārši šī aplikācija ir Android un iOS, tā kā iPadam un Android. Mēs varam aplikāciju vaļā un lūk, ir redzams veikals testi. Mēs paņem numuriņu. Tālāk mums ejam, tur izvēlamies uz Q, uz rindas pārvaldnieku. Un redzam, ka viens cilvēks gaida, varam nospiest next customer. Un reku parādās, man jāiet, viss. Strādā. Principā tu brīvi izvēlies jebkuru vietu, kas tev ir pieejama, pieņemsim, aplikācijā. Arī tas, kas atrodas kaut kur Brazīlijā, arī to Nē, mēs ierobežam pēc 25 kilometriem, lai nevarētu ņemt kaut kur citur. Tā, ka es iestāžos Brazīlijā rindā. Mazs veikaliņš un rindu pārvaldīšana strādā. Tik vienkārši tas ir uzstādīt. Tāpēc viņš zvana arī? Jā, ja ir. Es varu paņemt vēl vienu numuru. Paņem vēl vienu, ko viņš man zvanīs. Tā, es tagad next. Kaut kas ir izslēgts. Tā, šeit mēs varam redzēt šīs vietas informāciju, ka neviens negaida, apkalpošanas laiks no ieejas datiem mācās, respektīvi no sākuma mēs nezinām, un tad ar laiku mēs mācāmies, un mēs arī uzlabojam šo algoritmu, piemēram, nocērtam asos punktus, tad kaut kādas anomālijas, teiksim tā, nospiežam paņemt numuriņu. Tu būsi rindā trešais, man parādās, ka viens cilvēks gaida, es spiežu nākošais. Un tu nāc pie manis nopirkt dēsus, piemēram. Jā, un mazam veikaliņam tik vienkārši. Vai piemēram, to pašu, kur grāmatas parakstīt, autogrāfu uzlikt. Tik vienkārši varam uzstādīt rindas menedžmentu. Bet tas nozīmē, ja man ir viens monitors, tie klienti, viena lete, tad man nav jāmaksā $99. Nē, tad nav. Šajā gadījumā nav. Tikai mēs neredzēsim statistiku un tādas lietas. Kur Latvijā ir uzstādītas šādas sistēmas un kur lieto? Pašlaik nekur nelieto, teiksim tā, oficiāli testē vairāk klienti, kurus es, diemžēl, nevaru atklāt. Ir gan lielāki, gan arī mazāki klienti, teiksim tā. Bet interese ir no daudziem uzņēmumiem, jo tas ir progresīvi. Un arī pēc publikācijas dienas biznesā ir lielāka ažiotāža, teiksim tā. Es ceru, ka pakalpojums ir tāds publisks. Es ceru, ka drīz izmantos daudz kur. Saki vēl vienu lietu, piemēram, viens displejs, 10 displeji, visi man rādīs vienu to pašu. Kur ir robeža? Viens displejs $99 vai man ir 10 displeji viena vieta? Bezmaksas versijā ir viens displejs, var tikai uzstādīt. Viena leta, viens displejs. Viena pārdošanas vieta, viens displejs. Un mēs varam... Kā jau mēs varam te pie devices noņemt nost, vienkārši remove. Mēs noņemam nost ekrānu. Un te mēs varam izvēlēties. Ir tā kā
tas overview monitors un kārtas numurs, kas kārtas numurs ir katram, piemēram, apkalpotājam. Piemēram, bankā, kas sēž tie apkalpotāji. Tad mēs varam pieslēgt paper tickets, kas ir printeris. Ja printeris ir tīklā pieslēgts, tad viņš ar šo ierīci savienojās caur tīklu. Nav vajadzīgs kaut kāds vats pa vidu. SMS ievadi, kur, piemēram, uz ekrāna var nospiest savu numuriņu un SMS izņemt biļeti, vai arī vārdu ievadi. Un šo bezmaksas versijā viens ekrāns, bet maksas versijā var neierobežot daudzam ekrāns. Kaut vai uzlikt overview monitors 10, vai arī, piemēram, es nezinu, var uzlikt printerus, 10 printerus, lai nav kaut kāda rinda uz printeriem, pieņemsim. Un viņi visi aizies vienā rindā. Un arī, piemēram, ir arī iespējas vienā lokācijā vairākas rindas. Piemēram, ir veikals, var nopirkt desu maizi. To mēs ātri varam uzstādīt, varam aiziet tagad uz service point. Tā, pabraucam zemāk. Lūk, ir service lines. Ieķiksējam otru. Jā, tur. Varam tur ievadīt, piemēram. Gaļa. Piens. Jā. Save. Nu, vēl te varēja 3 un 4 un 5. Jā. Bet tas nozīmē tā. Viena lete, teiksim, šā gadījumā tagad jau 2 letes. Viens monitors. Jā, var vienu monitoru, var vairākas monitors. Nē, nu, teiksim, bezmaksas versija iet runa. Bezmaksas versijā, 2 letes, viens monitors, un tad viens monitors man rādīs. Uz gaļu numuriņš 1, uz pienu numuriņš 3. Jā. Arī bezmaksas servis. Jā. Cik es varu saslēgt bezmaksas servisā šādas te letes vai šīs te line rindas? Neierobežoti būtībā. Tu, principā, milzīgs liels monitors, cilvēki nāk skatās. Jā, uz lielu kaut kādu televizoru mēs varam daudz saslēgt. Tad ejam tālāk uz devices. Vadam šo kodu iekšā. Šādi tas izskatās. Un tad mēs varam, piemēram, paņemt overview monitoru edit. Jā. Un tur izvēlēties, piemēram, vai nu viss, vai arī, piemēram, gaļai rādīt tikai nospiežam uz gaļa, save. Un tad parādīt. Un arī maksas versijā var izmainīt krāsas, var uzlikt savu logotipu, pieņemsim, bankas samniecīgi. Un mēs arī strādājam pie tā, lai varētu pieslēgt arī interaktīvo kontentu, piemēram, kaut kādas video rullīšas vai tam līdzīgi. Bet atkal ir tas, ka mēs visi cenšamies arī pie tām krāsām un tiem logotipiem mēs cenšamies izveidot, lai tas būtu vienkārši klientam. Pašlaik rindu menedžments, lai varētu, piemēram, izmainīt šī ekrāna kontentu, tur ir jāsauc cilvēki, kas vienkārši uzstāda, un bankas to paši nevar izdarīt. Mēs ejam uz to, lai mums nebūtu jāiejauc, lai tas cilvēkam būtu elementāri izdarāms. Tā kā šāda reģistrācija, jebkurš to var ātri uzstādīt savā mazā veikaliņā. Nu jā, patreizējās sistēmas ir ļoti dārgas. Dārgas un sarežģītas, un cilvēki no tā arī baidās. Un eksploatācijas izmaksas arī ir ļoti dārgas. Un tāpēc arī, piemēram, mēs izmantojam, piemēram, šo tabletu varam izmantot veikaliņā un vakarā brauzēt netu. Un mums nav nepieciešams pirkt kaut kādus additional dzelžus, teiksim tā. Jā, super. Īstenībā ļoti, ļoti praktiska aplikācija un arī ja arī iespējas. Šāds nobeidzās, aizējam uz veikalu, nopērkam jaunu, pieslēdzam, atkal izmantojot šo kodu un viss strādā. Un mēs varam menedžēt šo sistēmu no jebkuras vietas. Mēs varam skatīties, kā veikals strādā, ja īpašnieks, nezinu, ASV, Brazīlijā vai kaut vai, nezinu, kur ir internets, un nomainīt visu šo mēs varam no jebkuras vietas, jo tas viss strādā klaudā. Es iegāju tagad statistikā. Redzu trīs abonēšanas, teiksim, maksas vai lietošanas veidus. Jā. Principā es varu šeit uzreiz arī samaksāt un uzreiz nopirkt pakalpojumu un lietot. Jā. Kāpēc bija izvēle tieši 65 mārciņas vai $99? Mēs īstenībā tieši par to ļoti daudz strīdējāmies un domājām. Vēl mēs neesam īsti pārliecināti, vai šis īsti ir pareizais. Iesākumā man tāds liekas, ka ļoti, ļoti liels cipars. Nu, mēs to īstenībā tikai tā izmēģinām, teiksim tā. Mēs arī strādājam pie tā, lai varētu nākt pretīm, piemēram, festivāliem, piemēram, pozitīvas festivāliem, kur nodot telefonu uz lādēšanu, kur ir rindas. Un tur viņam tikai ir brīvdienas. Un arī tāda piedāvā cena politika, piemēram, uz brīvdienām.
tā līdzīgi. Bet tā mēs strādājam. Jā, bet tur ir nepieciešams klientu pulks, un tad mēs arī to viņam ejam pretī, un tur ir pēdējā sadaļa, kas ir large, un tur ir contact for price. Bet tad mums jāsasinās ar klientiem. Bet būtībā, lai mazs veikali viņš izmantot, viņš nopērk, un viņš ar mums īsti nesazinās, viņš izmanto. Tā ir tā burvība, ka nav vajadzīgs reselleriem un tur mēnešiem gaidīt un sazina, ko kāds atbrauks ciemos, atradīs kaut ko, uzstādīs kaut ko, apmācīs un palaidīs. Manuprāt, katrs māk uzinstalēt aplikāciju, un arī mums ir arī pamācības pieejams. Mēs aizjām uz pašu sākumu, uzpūžam uz Skillmed. Tad ir learn how to promote, uzstādīt, pēsim, šeit ir dažādas pamācības, ka to iPadu, pēsim, tur kā uzstādīt, lai klients nevarētu tur ievadīt vēl kaut ko, vai arī kā uzsetapot, ir arī pamācības, un kā arī promotēt, pēsim, var posteri vai stikerus izveidot. Tikko mums deva iespēju apstīties pilno servisu, kur ir iekļauts tā skaitā statistikas modulis. Šeit ir vienkārši statistika, kur var eksportēt uz Excel, kur var apstīties. Jā, Excelī kā tas viss izstos. Mēs tikai 3 biļetītes esam paņēmuši, tā kā tur statistika ir īsti nekāda vēl nav. Augšā šito aizējam aizējam atpakaļ pārvaldības, uzbācam uz augšu. Tālāk blakus ir vizitors, un arī times ir zem statistikas. Un te mēs varam redzēt, kā tas ir. Un tas, ka mēs statistiku arī papildinām un no klientiem mācāmies un arī plānojam tālāk, mēs ne tikai klientu, ja klients dotā momentā negrib izmantot šo servisu, mums ļoti svarīga arī informācija ir, lai varētu mēs paši apmācīties, ko mums uzlabot, teiksim tā, kas klientam būtu svarīgs. Tāpēc arī statistikas pilnveidošana arī viens no pamatnostādēm nākotnē. Kas ir tas, ko jūs plānojat vēl ieviest šajā pakalpojumā, kas varbūt šodien nav, bet pie kā jūs strādājat? Tuvākajā laikā, ko mēs plānojam, tas ir video rullīši. Nesen mēs ieviesām, ka var nomainīt pārvaldības monitoriem krāsas, logotipus, kas ir nepieciešams, un arī pa video. Bet mūsu nostādne ir šo servisu, lai tas būtu maksimāli vienkārši un saprotami izmantot arī parastiem cilvēkiem, kas īsti nesaprot no kaut kādām programmēšanas lietām. Tāpēc mēs arī ļoti par to domājam, lai to varētu, kā to ieviest. Un tikai tad mēs to arī ieviesīsim, lai tas nepaliek pēc ļoti smagu servisu. Un vēl ir otrs, kas varētu būt tuvākā laikā, ir atsauksmes feedback forma pēc apkalpošanas, kur klients var pateikt, vai nepatika, neitrāli vai patika. Vienkārši 3 sēņas, arī maksimāli vienkārši, jo 101 jautājums, uzreiz visi vienkārši to formu nevar. Ja ir viens klikšķis un klientam par to apmeklētāju, tā jau ir valīda informācija. Ko konkurenti saka par jūsu pakalpojumu? Ir runāts ar kādiem analoģiskiem produktu piedāvātājiem? Ir ļoti daudz, kas mums ir reģistrējušies un pēta mūsu sistēmu. Jo mums ir tas sistēma, ka jebkurš var reģistrēties. Īsti es nezinu, kur ir rindu menedžments, varbūt kaut kāda ir, bet ne tādā līmenī, kur var reģistrēties internetā un izmantot. Visur ir jāiet caur reselleriem, un tāpēc arī daudz mūsu konkurenti skatās. Un arī ir, nav noslēpums, uzņēmums Qmatic ir nokopējis mūs un uztaisījuši tādu aplikāciju, bet es nekur viņu neesmu redzējis, kur viņi var lejupielādēt. Viņi vienkārši mājaslapā ir uzrakstījuši, ka viņiem tāda ir. Vairāk iekšēji izsniedz iespēju saviem klientiem izmantot. Tikai tad jau vajadzētu gala klientam arī lejupielādēt Apple Store vai Google, bet tas ir tas pakalpojums aplikācijām, kad var iekšēji, pieņemsim, es varu tev iedot savu aplikāciju. Mūsu galvenais gala lieta. Bet tas nav publisks vairs pasākums, tas ir jau iekšējs tāds pakalpojums. Varētu būt, jā. To nevar īsti komentēt. Vēl man bija jautājums, kāpēc es atvērtu kontaktu adresi
Tu esi no Latvijas. Kāpēc jūs uzņēmums bāzējās Londonā? Tas ir nepieciešams, lai varētu iegūt investīcijas. Arī mūsu pirmais investors, kas nav nosaukums, tas ir Seedcamp, kas palīdz tas ir lielākais Eiropas, kas fondē un palīdz attīstīties startupiem. Un tur arī viņi mūs pamanīja. Mēs esam pašlaik, mums ir rekords, kas pēc nodibināšanas uzņēmuma visātrāk Seedcampā mēs esam iekļuvuši tajā komunā iekšā. Un labā ziņa ir tas, ka Seedcamps ne tikai iedod naudu un viss, bet viņi ļoti palīdz ar investoru nākamo atrašanu, organizēja braucienu uz ASV, kas ļoti arī man bija noderīga mūsu visai komandai. Un katru mēnesi notiek Londonā apspriedes, kur tiek uzlikti jauni mērķi, var konsultēties, ir arī konsultācijas ar juristiem un tā tālāk. Un viņi taisni palīdz tādiem jautājumiem, kas startupiem, jo startupiem būtībā pirms gada es ļoti daudz ko nezināju, ko es tagad zinu par visādiem līgumiem, kā uztaisīt uzņēmumu Anglijā un tā tālāk. Tā kā tur viņi ļoti palīdz. Un kas būtu jādara? Man ir idejas, es uztaisīšu kaut ko ļoti interesantu, kur man jāiet, lai es potenciāli dabūtu iespēju piesaistīt kādas finanses, lai attīstītu savu produktu. Tieši Seedcampā? Vai Seedcamps, vai kaut kas ir analoģisks, kas man būtu jādara? Varbūt man ir labs produkts. Mēs izgājām cauri. Kur jūs gājat un ko izdarāt? Bijām arī tādā startup sauna, kas ir Somijas valdības finansēta programma. Tur gan nav investīcijas naudiskā vērtībā, bet tur ir tā saucamās, ko bieži vien latvieši nesaprot. Latvieši tikai saprot to, ka nauda, bet lielas investīcijas arī ir mentori un apmācība un tieši kontakti. Un kontakti tas ir nozīmīgi atspērienu punkts. Un tur mēs piedalījāmies arī. Tas bija 6 nedēļu posms dzīvošana Somijā, un katru dienu bija lekcijas, apmācības, un galā bija demo prezentācijas. Un arī tur bija brauciens uz Ameriku, Silīcija ielai, pastīties, kā tas viss notiek. Un otrs ir Seedcamps. Seedcampā var pieteikties mazajiem Seedcampiem, kas būs tagad, man liekas, šeit Tallinā, Rīgā, pat nākamais būs kaut kad pavasarī. Un tad viņi izvēlās tos potenciālos labākos. Viņi ne tikai skatās pēc produktiem, bet arī viņiem svarīgākais ir komanda un komandas pārliecība. Ka komanda ir kopums. Jo tagad daudzi saprot, ka laba komanda tas ir panākuma atslēga. Nevienmēr, ka kaut kāds pasaules gudrākais cilvēks komandā, nevienmēr tas nozīmē, ka komanda ir uz izdošanos. Jā. Ļoti interesants produkts, ļoti interesants pieredzes stāstījums. Gribētos, lai tu mūsu skatītājiem kādu novēlējumu pasaki. Tad, teiksim, jaunam startupam vai cilvēkam, kurš gatavs mesties iekšā, gatavs būt traks. Kāds novēlējums varētu būt no tavas puses? Manuprāt, galvenais ir nebaidīties un uzņemties kaut ko jaunu un kaut ko nebijušu. Un jābūt iekšā tādam dzinulim. Bet es arī akceptēju to, ka ne visi to var tā vienkārši mesties nezināmajā iekšā un darboties tajā. Bet es saskatu, ka tas iet uz labo pusi. Un vienkārši jāmetās iekšā un jādarbojas un jātic tai idejai. Jā, un nebaidīties bankrotēt un mest malā idejas vecās, kas nav aizgājušas. Un mēs jau arī, ar ko mēs sākām, mēs esam arī savu produktu izmainījuši, teiksim tā. Mums nav viņš tieši tāpat ideja, kas sākumā ir izmainījusies. Tā kā tas arī ir jāsaprot, ka ir jābūt maiņai un pusē ir jākonektējās ar cilvēkiem. Nevajag sēdēt savā stūrī, jo es esmu runājis ar cilvēkiem, kuriem ir kaut kādas idejas jau kaut kādus 2 gadus. Un es nesaprotu, kāpēc viņi nestāst un vajag dalīties un atrast kaut kādu komandu vai kaut kāds sekotājs. Var baidīties, ka nospers, bet tāpat viens nav spēlētājs. Nospers. Es neticu tam, ka vienkārši nospert dēļ naudas tas varētu aiziet. Jo mums ir arī, neminēšu vārdos, ir Latvijā, kas mēģinājuši kaut ko līdzīgu tieši mums veidot
bet tas nav aizgājis, jo tomēr varbūt nav finanses vēl kaut kā. Ir jābūt tam trakam, nav komanda. Komanda tas arī galvenais, jā. Jā. Paldies tev, ka atbrauc ciemos pie mums. Paldies, ka dalījies ar savu pieredzi. Paldies jums, skatītāji, kad bijāt kopā ar mums raidījumā Nedēļā Startups. Un uz redzēšanos nākošajos raidījumos. Paldies! Redzēšanos, visu labu! Uz redzēšanos!